Jautras dēkas tagad gaida mūs. Hei, Valanči, kas tev padomā? Visi mēs ceļā dosimies. Dino, Kika, aidā! Sanākuši kopā esam mēs virs galvas ilas debesīs. Katra diena ir kā piedzīvojums, nāc ar mums malā nepaliec. Ar Dino kopā vienmēr jautri būs. Jautri būs. Katra diena ir kā piedzīvojums, nāc ar mums malā nepaliec. Ar Dino kopā vienmēr jautri būs. Dino piedzīvojumi. Apmaldījušies kosmosā. Piespēlē bumbuli. Paldies. Skaties, esitīši. Gatavs! Tagad esmu gatava lielajai dienai. Bet mana dzimšanas diena ir tikai mēneša beigās. Nemuļķojies. Šodien saņemšu savu pirmo teleskopu. Būs superīgi apskatīt zvaigznes tūmā. Cik forši, Kika? Paskaties tur, Kika. Kas tas varētu būt? Kas tas ir? Valanči! Domāju, ka mans teleskops ir klāt. Ak, mini teleskops, katrs savā mini kastītē. Cik mīlīgi! Tās ir detaļas. Tās saliekot sanāk viens liels teleskops, vai nav forši? Tas ir satriecoši! Paga, ak nē, Valanči izskatās, ka trūkst viens detaļas. Tādas apaļas spīdīgas. Labi, Valanči, tāpat sākšu izmantot teleskopu. Tomēr centies atrast trūkstošo detaļu, cik ātri vien vari, labi? Labi, mums laiks sāk izklaides. Es pirmais! Wow, tas ir vienreizēji! Var redzēt milzīgu apaļu gaismas bumbu. Tas droši vien ir mēneslip. Es atradu mēnesi degunu. Labais lip. Oho, visi tik gaiši! Kad dabūsim trūkstošo detaļu, būs vēl 10 reizes gaišāk nekā tagad. Draugi, mēnesis tuvojas. Pagaidiet, mēnesis tā nekustās. Vai tas varētu būt Jāņtārpiņš? Kas tas? Jāņtārpiņš, tas ir tāds dzīvnieciņš, kas spīd. Runā, ka ir viens, kas dzīvo tālu prom no šejienes. Tur visai grūti saskatīt. Ak, nē, tas ir prom. Kika, vai tu esi pārliecināta, ka kaut ko redzēji? Jā, es domāju, tagad es pēkšņi ir pazudis. Paklausieties, draugi, es zinu tikai vienu. Es noteikti kaut ko redzēju. Tas, ko redzēji, tas bija labs vai slikts? Es to noskaidrošu, ja būs vajadzīgs palikšu šeit visu nakti, lai atrastu to Jāņtārpiņu. Kurš man pievienosies? Dino piedzīvojumi! Aiziet! Ko tu darīsi, kad atradīsi Jāņtārpiņu, Kika? Es vēlos tikai noskaidrot, cik gudrs tas ir. Tu esi vienreizējs. Es ar to vēlos braukt ar skrituļdēļiem. Urā! Un tu, Dino? Es vēlos ar to kopā ceļot un parādīt tam pasauli. Un ko tu darīsi, kad satiksi Jāņtārpiņu? Kaut ko daudz vienkāršāku nekā jūs citi. Uzgaidi nedaudz. Tieši kā mēs nonāksim pie Jāņtārpiņa, Dino? Nu, neesmu par to domājis. Kā būtu, ja mēs izmantotu burbuļlielgabalu? Beidzot! Jāņtārpiņš, tas atgriezies. Labi, draugi, pie burbuļlielgabala. Cik vienreizējs lidojums!
Jā, gribu vēlreiz. Aiz muguras. Tur tas ir. Tur tas ir, mēs to panākam. Gandrīz rokā. Tas ir gandrīz ģērā. Draugi, atstājiet to manā ziņā, esmu gatavs. Līp, uzmanies! Tas nāk uz mūsu pusi. Man ir ideja. Liec tam nāk uz šo pusi kakao. Labi, Dīno, jau ķeros klāt. Noķēru. Urā, labs darbs, Dīno, bravo! Tik forši. Kas tas? Nebaidies, Jantarpi. Mēs tikai vēlamies iepazīties. Ko? Valanči. Valanči? Skat, spīdošs detaļi, tu to atradi. Patiesību sakot, izskatās, ka tā atrada tevi. Tad tādēļ tu lidoji kā traks, Valanči. Piedodiet, ka izdomāju visu to stāstu par Jantarpiņu draugu. Es domāju, ka no šī varam ko iemācīties. Labāk nogaidīt un ieraudzīt savām acīm. Jā, mēs aizrāvāmies ar fantazēšanu. Nu nevarētu teikt, ka esmu vīlusies. Priecājies, ka Valanči ir šeit. Arī man par to prieku. Viņš ir tik jauks. Valanči, paldies, ka piegādāji viss mans teleskopa aciņās. Ak, Valanči ir daudz labāks par Jantarpiņu. Tulkojas Ēriks Lapiņš, ierakstīts skaņas studijā Marana Productions.